Labdien! Šai sarunai es diezgan ilgi gatavojos, jo saruna būs par vienu no mūsu laiku varoņiem, par ko daudzi dotajā brīdī ir aizmirsuši. Ir cepšanās par vienu bojā gājušu opozicionāru Krievijā, un šeit būs runa par Julianu Assanžu, kurš ir dzimis dienā 2 Ben, 45. eņģelis vaina, un es gribēju viņa dzīvi apskatīt un arī likt jums padomāt par daudzām šobrīd svarīgām lietām. Uzliekot to matricas eņģeļu vārtu ciklu, kad Julians Assange tika apcietināts. Pareizāk sakot, Ekvadora liedza viņam politisko patvērumu. Politiskais patvērums tika atcelts un viņu aizveda, lai ieliktu cietumā. Tātad, par ko stāsts? Kāpēc Julians Assange? Kur ir atšķirības starp cilvēku, kurš tika cietumā nogalināts Krievijā, un Julianu? Redziet, kad es analizēju Navalnija un Putina situāciju, tad matrice, tas, ko es nolasīju, man lika saprast, ka Navalnijs patiesībā cīnījās ne par cilvēkiem, ne par Krievijas iedzīvotājiem, bet viņš cīnījās pret Putinu. Tie bija viņu personīgie rēķini jau ne pirmo dzīvi. Tā bija konkrēti cīņa pret cilvēku, cīņa pret cilvēku. Juliana Assange gadījumā ir savādāk. Paskaidrošu, kāpēc. Tāpēc, kad pirmkārt viņa dzimšanas vilnis. Dzimšanas vilnis, kā jūs saprotat, kā esmu teicis, atklāja cilvēka dvēseles patērnus, to, kā viņš reaģē uz vidi, to, kā viņš iet caur dzīvi. Tad Julians Assange 2 Ben, zīmogs, lovers, iemīlētais. Tas ir arī izvēle. Tātad viņam ir izvēle nostāties sistēmas pusē vai pret sistēmu. Ir izvēle rīkoties tā, kā liek sirdsapziņa, vai tā, kā ir ērtāk. Kā viņš šo izvēli izmantoja, mēs redzam. Tātad viņa dzīves programma. Dzīves programma skatās no benefaktora uz motivātoru. No 1 eb uz 13 kan. Jā, dzīves programmā ir vēlēšanās kļūt par zvaigzni. Kan būt superīgam, būt visu varošam, būt zvaigznei, bet arkāna zvaigzne vēl nozīmē, tas ir vēlme dot. Tā ir devība, vēlme dot. Tas, pie kā cilvēks nonāk, tornis ar akbaļu, redziet, dzīves programmas rezultātā tas, ko viņš sasniedz. Viņš sasniedz to dziļumu, redzējumu un torni. Torni, kurā viņš pašlaik ir ieslocīts. Mēs pēc tam analizējot sapratīsim, vai šis tornis var sagrūt un Julians Assange vai var iziet no apcietinājuma, bet pagaidām. Kā viņš redz pats sevi? Viņš sevi redz kā skolotāju. Un tieši cilvēku skolotāju, jo eb-enerģija tā ir cilvēkus vienojošais faktors. Eb-enerģija, kas ir viņa benefaktorā vēl sauc cilvēki, ceļš, zāle, kāpnes. Vienojošais faktors, vienlīdzības faktors. Visi mēs šeit esam vienādi, visi mēs esam vajadzīgi. Un viņš jūtās kā līdzcilvēku skolotājs, nepadarot sevi par viņiem augstāku. Pārējot pie eņģeļu dēmonu cikla, kā es jau teicu, tātad mums ir jāpaskatās, kas tad ir 10. Jo Juliana Assange eņģelis vaina atrodas 10. vārtos. Kurš tad ir viņa dzimšanas pārvaldnieks vai tā teikt dzimšanas iemesls? 10. ir Boers, Maks,
13. ar 13. atslēgu. Tātad šeit mēs skatāmies, kad skatāmies demonu ciklu, mēs skatāmies 13 atslēgas ne kā toņus vai kā klavieru taustiņus vai kā notis. Eņģeļu demonu ciklā 13 tas ir arī vienlaicīgi līmeņi. Un tātad dvēsele, mēs šeit redzam, ir nonākusi no 13. līmeņa, tātad motivācija, kas viņai lika ienākt šai realitātei, ir ļoti nopietna. Tas ir nokāpšana pie cilvēkiem. Dvēsele, kas praktiski atrodas meistara vai maga līmenī. Enerģija liecina par mīlestību pret tuvākajiem, kas liek nokāpt no 13. pakāpiena uz otro, no 13. stāva uz otro, lai aiznestu līdz cilvēkiem to, kas ir aiznesams. Jā, ja mēs runājam par to, kas ir aiznesams. Aiznesams līdz cilvēkiem un arī līdz jums es cenšos aiznest dotajā momentā, kad katrs no mums nes savu daļu atbildības no tā, kas notiek. Julians Assange, nezinu, vai to saprata vai nē. Es saprotu, ka mēs nevienmēr to saprotam, savu atbildību tajā, kas notiek. Nav valdības korupcionētas zagļu, kas visu izzog, valdības, kas grauj valsti, ja paši cilvēki tādu realitāti nerada. Tātad nākas vien sašutušajiem, šis ir tāds laiks, nāksies atzīt, ka lai kā viņi nesašustu un lai kā viņi nelamātu ļaunīšus, slikto valdību, vēl kaut ko, kad kaut kādā mērā viņi paši ir šīs realitātes radītāji. Bet apskatīsimies. Juliana Assangea mērķis, jo ir šis te, kā es teicu, Dievs Tēvs, šis ir personālais Jēzus vai Dievs Dēls, un Dievs Svētais Gars, tas ir eņģelis, kurš atrodas vaina vārtos. 45. vārtos atrodas Barbatos. Barbatos vispār 11. atslēgā, Barbatos pats par sevi ir interesants čuvaks tāds, starp eņģeļiem, demoniem, kā Robins Huds viņš apmēram izskatās. Un 11. atslēga liecina par varonību, par pašuzupurēšanos. Un kādu zīmogu viņš nes, kur tā pašuzupurēšanās ir, tas ir Džadgement. Džadgement 20. arkāns, Dieva tiesa vai patiesības atvēršana. Ziniet, kas tanī kārtī attēlots? Tie ir miroņi, kas ceļās augšā no pazemes, no kapiem, un eņģelis, kurš pūš tauri. Tātad Julians Assange izpaudās tieši kā tas eņģelis, kurš pūš tās bazūnes, pūš to tauri. Cilvēki redziet. Viņš nebija pret kādu konkrēti, viņš bija par to, lai cilvēki ieraudzītu patiesību. Viņš bija par šo te ģindeņu izmešanu, izlaišanu no skapja, miroņu pacelšanu no zārkiem. Bet ne jau visu miroņu, bet to, kas tur tanī kapa bedrē ir samesti pretīgi ciniski. Nicinot cilvēka pašcieņu, nedomājot ne par kāramu, ne par sirdsapziņu, tad ne par ko vispār. Un Julians Assange bija tas Gabriels, kurš taurēja, lai miroņi celtos augšā no zārķiem. Jūs teiksiet, Latvijā arī tādi taurētāji tālavas ir. Paskatieties dziļāk, tālavas taurētājam ir jābūt tādam kā Assange. Nevis tādam, kas domā, ka ko es no tā iegūšu, kāds man no tā labums būs. Aiz daudziem taurētājiem ir skaudība un
vēlme pašiem būt populārām, personīgām, iemantot kaut kādu politiskās autoritātes handikapu, un nevar zināt, kāds tas tālavas taurētājs būtu, ja viņš sēdētu tā krēslā, kuru viņš tik ļoti nosoda, un saņemtu to algu, par kuru viņš tik ļoti sašutis ir deputāta paiku. Lūk. Bet atgriežamies pie Assange. Tātad, vains tas ir 9. lorda čubārs, un viņš pats par sevi ir tas, kurš zemes lietas griež apkārt, viņš sajūt zemes lietas, izjūt viņas, uztveršanas spēja, izpratnes spēja, bet viņš ir tāds kā zemes arājs, kurš iztvelk no tīruma laukakmeņus. Jā, un arī sūdus. Piedzimšanas iemesls Boers. Boers tas ir krūts čeks. Viņš ir tāds, kurš, ziniet, kaut kādā veidā, ja mēs ar latviešu folkloru, ar mitoloģiju gribam Boeru kā eņģeli iedomāties, viņš kaut kas būs līdzīgs Toram vai Pērkonam mazliet, saprotiet? Tas, lai tā jums saprotamāk. Un Barbatos, es teicu, Robins Hoods. Lūk, šie 3 arī pieņems pēc dzīves no, teiksim, ne grēksūdzi, bet šie 3 būs tie tiesneši, kas tiesās Julianu Assange pēc viņa nāves. Izlems, uz kurieni viņš atpakaļ uz zemi vai var palikt tur augšā par eņģeli. Tātad lūk. Un tagad skatīsimies, ko mums pastāsta viņa apcietināšanas laiks. Redzam mēs vienu, kad tajā dienā, ko pārvaldīja Sīrs, tas bija 19. aprīlis 2019. gada. Un nav brīnums, ka šī diena bija pirms sākās visa plandēmija un viss šis projekts, kuram mēs vēl neesam pilnībā izgājuši cauri, kurš vēl nav beidzies. Un skaidrs, ka Julianu Assange vajadzēja noslēpt cietumā, jo viņš bija pietiekoši spēcīgs un dzirdēts, lai varētu patraucēt projektam plandēmiju. Un tāpēc viņu vajadzēja novākt. Tātad, dienā, kad atverās 12. vārti, no Juliana Assange rindas tiek izlaists 47. vols, kas nes zīmogu Justice tiesa. Šī pašā ciklā viņš nolasa Beliālu. Beliāls. Kāda ir Beliāla nozīme? To mēs varam apskatīties. Beliāls arī nes viņa, teiksim, eņģeļu dēmonu perfokartē. Zīmogu tiesa. Tas pats zīmogs Justice. Un vēl ir interesanta lieta, kad, protams, vols nes ne tikai zīmogu tiesa, tiek atvērti viņa vārti, bet viņš savukārt iet un atver 47. vārtus. Un 47. vārtos atrodas Boers, kas, kā jau teicu, ir Juliana dzimšanas pārvaldnieks, dzimšanas iemesls. Tātad jau viņam piedzimstot bija nolemts, kad viņš var visticamāk kļūst par politieslodzīto, ka viņš ies līdz galam, tas jau bija nolemts, jau ielikts viņa liktenī. Vienkārši viņš izpildīja savu likteni. Mēs varam dažādi skatīties, tur viņu nodeva vai pat stāviļi, bet viņš izpildīja to, ko liktenī bija uzņēmies izpildīt. Tāpat kā Nelsons Mandela.
Tātad, starpība ir tikai tā, ka par Nelsonu Mandelu runāja visa pasaule kā par sirdsapziņas cietumnieku. Par Julianu Assanžu pasaule baidās tā runāt, vai pietiekoši dumja ir un neredz, lai ieraudzītu īstenību. Nezinu. Bet kaut kas šeit nav tā. Un tātad, ko mēs vēl šeit redzam? Mēs jau varam skatīties, eņģeļu dēmonu ciklus atver daudzas lietas. Mēs varam tālāk turpināt skatīties, viņš nolasa Beliālu šeit, 3 ahau virspriesterienu zīmoks, izpaužās viņš virspriesterienu ir par slepenajām biedrībām, organizācijām un par masoņiem arī, izpaužas tas caur šo te zīmogu, 3 ahau. Un, ja šeit Beliāls atrodas, viņš ir saistīts ar zīmogu tiesa, tad tiesas iemesli mums ir jāskatās Gābs 33. jo 33. vārtos atrodas. Tad šī te apcietināšanas īstie iemesli būs Juliana Assanža rindā 33. Gābs, ir cik interesanti. Imperatoriene, jeb karaliene. Un 10 atslēga vara. Tātad, ja nebūtu 10 ben, 10 vara. Tad imperatoriene varētu tulkot vienkārši kā super sievieti, bet imperatoriene Gābs 10. atslēgā, varas atslēgā, ziniet, man liek domāt par Anglijas karalieni. Tātad praktiski šeit bija kaut kāda lieta vai personīgā antipātija vai karalienes pavēle tieši attiecībā pret Julianu Assanžu. Tekošajā laikā, kā tas izpaudās, 33. ir mūns, pēcdienesti. Mūni ir par slepenajiem dienestiem, par slēpto, ko cilvēkiem līdz galam neparāda, neredz. Un tekošajā laikā 33. jā, protams, ir 47. vārtos. Šeit redziet, kā viss saliekās tā, kā vienreizēji saliekās viss pēc punktiem. 47. atver 47. vārtus, šeit ir dzimšanas pārvaldnieks, un šeit ir arī apcietināšanas iemesls tekošajā laikā ar 18. arkānu mēnesi. Un mēs vēl varam dziļāk iet, un kā mēs vēl varam skatīties, redziet. Šeit ciklā priekšsēdētāja krēslā, kad apcietināja Assanžu priekšsēdētāja krēslā 659. Orijas. Tātad katrā ciklā viens no demoniem ir priekšsēdētājs, un tas izskatās, kā saka, vienkārši. Ja mēs, piemēram, ņemam tur tekošo ciklu, skatāmies, šis ir Juliana Assanža cikls, tas ir 59. priekšsēdētājs. Julians Assange nolasa, viņa vārtos ir 68. Nākamais cikls, 60. ir priekšsēdētāja krēslā. Julians Assange nolasa jau 69. Tā tas viss notiek, kad tas ir apmēram tā alegorija, kad ķēniņam Zalamanam tie demoni nāca no pudeles ārā līda. Viņi tā arī līda viens pēc otra, mēs tāpat dzīvi ejam. Viņi ir 72, un katras 73 dienas, ja vārtu ciklu tekošo, mēs saskaramies ar jaunu programmu. Un kāda šī programma ir, nosaka tas, kādas funkcijas mūsu dzimšanas īstajā perfokartē nes, vai kādu funkciju signifikators ir konkrētais eņģelis. Un tad apskatīsimies, kad verās šis cikls vaļā, kādu tad 59. kādu funkciju signifikators bija Julianam Assangeam. Judgment, patiesības atvēršana, Gabriela Taure, judgment, lomas izpildīšana, maņika. Kad tā loma tika izpildīta, redziet, Orijas ir 3. atslēgā, 3. atslēgas dienā, viss arī
Nu, viņš nolasa 3. atslēgu, un notikumi notika 5. atslēgas dienā. Dienas pārvaldnieks bija Seirs. Seirs ar zīmogu imperators. Tātad cilvēki, kam reāli piemīta vara, darbojās caur šo te. Ģēnijs darbojās caur cilvēkiem, kuriem piemīt reāla vara. Iemesli, kāpēc pavēle tika atdota, mums jāskatās iemesli ir, Seirs atrodas 12. vārtos, tātad iemesli Sitrī. Un atkal Mūn, 18. arkāns Mūn, tie ir slēpti iemesli. Suņi, veizes, toriņi tukšumā, kuras apspīd mēnesis, 6. atslēga, cīņa, pretestība. Tas tika nolemts, kā saka, aizkulisēs, kas vada pasaules politiku, cik es saprotu. Bet Seira signifikators ir pārmaiņu rats. Pārmaiņu rats ir Seira signifikators Julianam Assangeam. Praktiski tātad Seira dienā šeit Julianam Assangeam var kardināli mainīties situācija. Pārmaiņu rats kā darbojās. Ja viss ir labi, tad viss var kļūt ļoti slikti. Ja viss ir slikti, viss var kļūt ļoti labi. Un šo pārmaiņu ratu iedarbina imperatori, tie, kas pārvalda pasauli. Viss skaidrs, praktiski viss jau iepriekš salikts, viss iepriekš nolemts. Man brīžiem ir tā, kad es skatos šīs te demonu eņģeļu perfokartes, kur tie vārti ir tā kā perfokartēs iecirsti caurumiņi, es esmu šokā, kādā veidā tur viss ir ierakstīts, viss ir salikts. Tas fantastiski. Un, ja mēs runājam par šīs situācijas attīstību, kā viņa var virzīties, mums, protams, ir jāskatās dzimšanas gadi. Šeit mēs ņemam, piemēram, 1. dzīves gads, 2. Tas ir perfokartē arī mūsu gadi ierakstīt. Kad cilvēks aizdzīvo līdz saviem vārtiem, tad viņš apzinās sevi, bieži vien apzinās, kas dzīvē jādara. Julians Assange, interesanti, viņš 10 gadu vecumā jau apzinājās, ko viņš grib nest pasaulē. Nezinu. Wikipēdijā tas diez vai būs rakstīts. Bet 45. iziet caur 45. vārtiem, tātad svētā gara aspekts, kur viņš jau reāli kā Robins Hoods plēsa vaļā visu 11 lamatu, visus naudas maisus, kas ar cilvēku sviedriem un asinīm taisa savu kapitālu, viņu maisus plēsa vaļā, tas bija 45 gadu vecumā. Tātad, tad, kad Julianam vēl nebija palikuši 45, viņa dzimšanas gads 71. Pieliekam klāt 45, sanāk 16. 16. viņš pamatīgi, kā saka, saniknoja visus jau, kas pārvalda šo pasauli 16. gadā. Un praktiski, kad nonākam līdz dzimšanas pārvaldniekam Boeram, tas ir 2008, 16, 17, 18, 16, 17, 18, 18. gadā. 18. gadā jau bija, wow, tur jau palika pleznas, jau augstas un sāka trīcēt tiem, kas iedomājās, ka šo te pasauli kontrolē. Protams, 19. gadā mainās viļņi vārtu ciklā. Šeit Gusions, viņš nonāk pie Gusiona, un Gusions ir tāds diezgan tāds, bīstams čuvaks, saistīts ar virspriesterieni, jā, ar slepenajām organizācijām, viņš ir pārvalda šo te
to, kas aiz plīvura aizslēpts. Nu, jā, skaidrs, ja mēs skatāmies, ja viņu apcietina, kā saka, šeit, vai Julianam Assangeam ir iespējas iziet no cietuma. Iespējas iziet no cietuma, mums jāskatās, viņam var sniegt 12 atslēga, tātad tornis viņam ir 12 atslēgā, 12 atslēga ir rezultāts. Un es jums atgādināšu visiem, kas ar taro cenšas strādāt, ka tornis nav tikai karaļu krišana no torņa, 16. arkāns nav tikai par to. 16. arkāns ir arī par cietumu sagrūšanu. Tātad viņš var iziet no cietuma tad, kad aktivizēsies Orobas. Un, jo Orobas ir šī te torņa pārvaldnieks. Nu, un mums vienkārši tad būtu tekošajā laikā jāatrod, kad Julianam Assangeam aktivizēsies Orobas. Mēs varam, kad Orobas būs 10. vārtos. Liekas, kad ilgi jāgaida, ja nenotiks kaut kas neparedzēts. Jo 27. gadā vēl tikai 36. Lūk. Tātad, ja mēs ņemam tekošo situāciju, kas tad Julianam Assangeam tekošajā situācijā, kad man ienācis prātā par to atgādināt cilvēkiem un runāt, tad apskatīsimies 24. gadsums tagad tekošajā vārtu ciklā, kas mums ir 10. vārtos. Kāpēc es skatīšos 10. vārtus? Te ir Juliana Assange dzimšanas vārti tekošajā ciklā, ir Pursons Strange 13. atslēga ep. Pirmkārt, kā saka, viņš sastopās ar 20. ģēniju, un 20. ģēnijs viņa ciklā, viņa perfokartē ir saistīts ar spēku. Un arī tekošajā laikā 20. ģēnijs izpaužās caur arkānu spēks. Tātad uz viņu tiek izdarīts spiediens dotajā momentā. Un spiedienu uz viņu izdara vara. Mēs varam tikai domāt, kāpēc, viņš jau ilgi atrodas cietumā, kāpēc pēkšņi uz viņu tiek izdarīts tāds spiediens. Jo nejaušību nenotiek, kad šī tēma aktualizējās un cilvēki par to sāk runāt, un viņa parādās manā Facebook lentā. Tam visam ir nozīme. Vispār visam, kas mums dzīvē notiek, visam ir nozīme. Bet kāpēc? Es gribētu apstīties, kā saka, iemeslus. Tātad iemesli man būs jāskatās nevis Juliana Assange laika perfokartē, bet tekošajā laikā. Tātad šeit ir 10. 13. eb. Un tātad šī spiediena, kas tiek izdarīts uz Juliana Assange iemesla tekošajā laikā, ir Aforneus. Aforneus ir saistīts ar arkānu pasaulē. Tātad kaut kas pasaulē gatavojās, pasaulē. Kādēļ? Kāds negrib, lai Julians Assange ir dzīvs, pat atrodoties cietumā. Kaut kas pasaulē gatavojās. Par to, kas pasaulē gatavojās, es nerunāšu, bet par to, ko no mums prasa šis laiks un kas gatavojās priekš mums, kāda pārēja. Dimensionāla pāreja citā apziņas līmenī, citā izpratnes līmenī par realitāti no mums tiek prasīta. Par to es centīšos jums pastāstīt modinātājā. Pagaidām ņemiet par labu to informāciju, kas bija.